Sveiki, es esmu skolotāja Jūlija. Tu joprojām nesaproti, kad lietojam little, a little, few, a few, tad skaties šo video un noskaidrosim. Un sāksim ar little, a little. Tulkojumā tas nozīmē nedaudz. Kad mēs lietojam? Tikai ar nesaskaitamiem lietvārdiem. Piemēram, sugar, cukurs. To nevaram saskaitīt, tā ir viela. Rain, lietus, arī nesaskaitāmais lietvārds. Time, laiks. Apskatīsim divus piemērus. There is a little milk left in the fridge. I'll go and buy some. Leduskapī palika maz piena. Es aiziešu un nopirkšu vēl. Un otrs piemērs. There is a little milk left in the fridge. You don't need to buy any. Leduskapī vēl ir nedaudz piena. Nav vajadzības pirkt vēl. Kāda ir starpība? Pilnīgi pareizi. Tad pirmajā teikumā ir kaut kas, kā man trūkst. Ir maz piena. Tad tas ir kaut kas tāds negatīvs. Tad nepietiek. Otrajā teikumā leduskapī ir vēl nedaudz piena. Tad pozitīvs vēl nedaudz ir. Tādā veidā mēs redzam, ka viens mums norāda uz kādu pozitīvu nozīmi, bet otrs ir ar negatīvu nozīmi. Tagad apskatīsim otru pāri. Few, a few arī nozīmē nedaudz, bet to lietojam tikai ar saskaitāmiem lietvārdiem. Piemēram, books, grāmatas, houses, mājas, bicycles, riteņi. Un šeit mums ir tādi piemēri. The teacher was angry because very few students had done their homework. Skolotāja bija ļoti dusmīga, jo tikai daži studenti izpildīja mājasdarbu. Tad few tādā nozīmē, ka pavisam maz. Tad nedaudz. Un otrs piemērs. There were a few apples in the bowl, so we decided to make an apple pie. Bļodā palika vēl nedaudz ābolu, un mēs izdomājam izcept ābolu pīrāgu. Šeit redzam, ka pirmajā piemērā ir negatīva nozīme, bet otrajā ir pozitīva. Tātad, ja mēs runājam ar negatīvu nozīmi, vienmēr izmantojam few. Kad lietojam ar pozitīvu nozīmi, a few, līdzīgi ar vārdu little. Tad, kad ir negatīva situācija, jeb vēlamies parādīt, ka kaut kā ir maz, jeb pietrūkst, tad sakam little. Ja pozitīvā nozīmē, ka vēl nedaudz palika, tad sakam a little. Un tagad izpildīsim dažus uzdevumus. Tātad uzdevums ir pareizi lietot a little, little, a few, or few. Pirmais uzdevums. I have water left. There is enough to share. Es jums iedodu nedaudz laika, lai var apdomāt. I have a little water left. There is enough to share. Šajā gadījumā water, ūdens, ir nesaskaitāmais lietvārds. Un otrs teikums, there is enough to share, nozīmē, ka mums pietiks. Šeit ir diezgan daudz, lai mēs varētu to izmantot kopā. Pietiks abiem. Līdz ar to lietojam little. Nozīme ir pozitīva, tāpēc a little. Nākošais uzdevums. I have good friends. I'm not lonely. I have a few good friends. I'm not lonely. Otrs teikums norāda uz to, ka es neesmu vientuļš. Tātad man ir daži draugi. Draugi ir lietvārds, ko mēs varam saskaitīt. Līdz ar to izmantojam few. Bet tā kā mēs runājam pozitīvi, man ir daži labi draugi, es neesmu vientuļš. Līdz ar to ir jāizmanto a few. London has sunshine in the winter. That's why so many British people go on holiday to sunny places. Šeit izmantojam vārdu little, iet runa par sunshine.
Tad šeit ir runa par to, cik daudz ir saulainu dienu Londonā. Ja sunshine ir lietvārds, kurš ir nesaskaitāmais. Tāpēc izmantojam little. Nozīme ir negatīva, tāpēc, ka cilvēkiem patīk līdz ar to braukt kaut kur prom uz siltajām zemēm, tāpēc izmantojam little. London has little sunshine in the winter. That's why so many British people go on holiday to sunny places. Un pēdējais uzdevums. Children from the school go on to university, unfortunately. Few children from the school go on to university, unfortunately. Tad vārds children ir saskaitāmais, tāpēc izmantojam few, un unfortunately mums norāda uz to, ka nozīme ir negatīva. Jo tas tulkojas kā diemžēl. Tad tikai daži bērni no šīs skolas turpina mācības universitātē. Ja tev patika šis video, spied like un tiekamies nākamajā. Atā!